Nu, čau, draugi, ir atnācis rudens, nu tāds rīktīgs rudens, kad visu laiku kaut kas no gaisa nāk, un tāds vēsīgs jau paliek. Kaut kāds 7 grādi, laikam tagad ir cik tā, 9 grādi normāli vara. Daudz maz. Ir vispār 7. novembris, un joprojām var braukt ar moto. Tas ir kaut kas fantastisks. Tā, jāuzliek mūzika. O, šitā. Uzliksim mūziku. Tāds foršs stiprinājums ar visu lādētāju. Nu, aiziet. Esmu gatavs braukt. Nu, tur atnācis rudens. Un jābrauc višķi prātīgāk. Vairs nevar tik ātri iet līkumos, jo ceļš ir augsts, vēl slapšs. Tad ir vēl trakāk. Protams, ir svarīgi, lai būtu labas riepas. Tas arī ir diezgan svarīgi. Ar labām riepām labāk saķer. Loģiski, jā. Nu jā, tāpēc man ir šāds moto, lai ir pagarināt moto sezonu. Reāli. Viņš ir garš. 2,40 m, laikam oftēn kaut kas tāds, un diezgan pasmaks ir. Bet, nu, tam ir plusi. Viņš ir tāds daudz stabilāks. Un, protams, arī plasmasi, kas tā kā tevi nosedz. Un līdz ar to tev ir siltāk braukt, un tik daudz netiek virsū arī viss slapjums, mitrums. Nu, nav tā kā neikadam, ka tev viss tieši iet virsū. Nu, tur, jā, vasarā varbūt forši pa pilsētu, bet, nu, kaut kādu nokrišņu vai augstāks laiks. Nu, tur, man čau, viss tev tā iet virsū. Tev vismaz var forši. Nu, nosacīt, kā paslēpties. Centrā ir tāds foršs jauns asfalts. Vairs nav tādas vēders, patīkamāk braukt. Baigā kustība te. Gāja pārē. Brauksim uz mājām. Bet, nu jā, šogad esmu nenormāli priecīgs, ka vēl tik ilgi var turpināt moto sezonu un braukt ar motociklu. Kaut kā esmu iemīlējis šo braukšanu ar motociklu. Un tie, kas brauc, tie sapratīs, pa ko es runāju. Šitais te rudens. Tur rudens tumšie vakari, un vēl lietus līst. Nu, reāli tāda tumsonība ir. Tā, redz mani? Redz. Aiziet. Ikvakara sastrēgumi, cilvēki no darba, no darīšanām, no kaut kurienes visi brauc. Tā, nu ko, braucam starp mašīnām nevajag trakot. Nu, pirmkārt, mašīnas var tev neredzēt, viņas negaida, ka tur kāds brauks, vai viņi taču sēž sastrēgumā. Un otrkārt, gājēji, ja, piemēram, tu brauc, nu, stilta nē, bet tu brauc kaut kur starp mājām, izbrauc ar sastrēgumu. Tur gājēji var pēkšņi kaut kur ceļa vidū parādīties. Nu, viņi jau var negaida, ka tur kāds brauks. To neaizdomājās. Nu, tas tā kā, ja mēs cauri gadu braukt ar motocikliem, tad būtu savādāk, bet tā kā tas ir sezonāli,
tad viņi vienkārši nav gatavi, ka tur vēl kāds var braukt. Kā skatās mašīnas stāv. Viss, jau, var iet. Bet nē, re, kāds motocikls brauc. O, braucam. Tā. Nu, kas te notikās pēkšņi? Josas gribēja samainīt. Tā kā tā, jā, labāk tāp mašīnām baigi netrakot. Nu, ir bijuši gadiem, jā, kad tu manā gājējiem vairāk ir bijis, jā. Kad tu brauc un pēkšņi. Nu, tu jau ar gājēju var neredzēt uzreiz. Viņš tur starp mašīnām lien. Kaut kādi džipi, tu neredzēji viņam pāri. Un tu pēkšņi rodās gājējs vēl. Jā, nu bijuši arī mašīnas, ka brauc visu, bet jā. Tā kā kaut kā tā, esam uzmanīgi. Bet vispār moto jau braucot ir tā koncentrācija uzreiz tā pārslēdās vienkārši, kad, nu, tad maksimāli skaties to ceļu. Jā, priekšā ielika arī LED spuldzīti, kas ir spožāka nekā standarta. Nu, tikai viens, lai, protams, redzamība labāk, otrs, lai man pamanītu vairāk. Tas motociklam ir arī ļoti svarīgi, lai tevi redz, tevi pamana. Tā ir gaisma, nu, un būtībā ir izpūtēja skaņa arī. Nu, kāds varbūt dusmīgs uz to, kad mēs trokšņojam, braucam skaļi, bet otrs puses tas ir, nu, lai jūs mūs pamaniet, jo mēs jau esam mazāks punkts uz ceļa nekā mašīna. Līdz ar to, nu, mums ir, tas ir drošāk, kad mums ir skaņa un laba gaisma. Tā. Sarkanais, gatavojamies. Aiziet, pasies, motocikls braukā. Kas tur ir? Avārija kāda? Es gāju pārējais stāvu. Kā gar pa vidu. Tā, nu visi gāja, es gāju, nē, vēl kaut kāds. Tā, visi aizgāja. Es tikai paklausīties, kā šitais mocis skan. Tas saka ar poviču, nu vienkārši. Kaut kā šis te moto man ir baigi iepaticies. Ar to, kā viņš iet. Nu, viņš tāds diezgan paredzams ir. Nav tāds duls. Tu brauksi mierīgi. Viņš arī tā mierīgi vadīsies, teiksim tā. Bet viņu var arī pamodināt. Tu sāksi dot riktīgi viņam iekšās. Viņš arī pamodīsies, kļūst tāds riktīgi nikns, agresīvs. Tā kā, nu, tas mocs, tas baigi daudzpusīgs ir, Būtībā, kā tu gribi? Kur ir tas gājējs ārā, kur? Tu viņu var braukt mierīgi, un viņš arī mierīgs būs. Vai arī pamodināt viņu, tad viņš kļūst agresīvāks. Jā, un tas salikumā ar to, kad povišķi skaņu, nu, baigi forši. Kaut kā riktīgi patīk. Ka pārslēdz vēl. Ko tas te bremzē nevar saprast? Labi.
Ķurmals šoseja, Ulmaņa gata. Jauns asfalts. Riktīgi tagad līdzens, forši. Tikai zīme joprojām stāv 50. Bet nu jau viss ir gatavs. Līnijas savilktas. Aiziet. Bet nu jā, te netrakot 50. Bez tiesībām atklāt. Jau viss. Šitai ātrumā paņem. Beigas. Bet vispār šitādā laikā slapjā rudenī viņš te baltās līnijas un tas pics, kas arī tas savienotās asfaltu vietas, nu, savienojums kaut kāds, laikam, jā, ritīgi slidens. Te vienā vakarā braucu pa vidiņu, o, kā uzbēru, nocis saspolējos, nostrādāju pretslīdu, ka viņš un tās muka arī savācās. Tā kā pretslīda arī ir forša lieta. Pretslīda un ABS, divi palīgi līdzekļi, nu, kas, nu, ir reāli glāba situācijas. Ja tu pats sataisi ziepes, tad šīs te divas palīgas sistēmas tev var palīdzēt. Ok, no moci jau vispār nevajag taisīt nekāds avārijas situācijas, bet, nu, nekad nevar zināt. Tev var būt kaut kas pēkšņi priekšā izbraukt vai piegriezt, nu, tad arī tu pa daudz traku uzsāc slapjā laikā, tad beigās tā sanāk.